Bet daudz eksperti, baņķieri satraucas par to, ka, redziet, cilvēkiem tiks iedota viņu pašu uzkrātā nauda. Ir savākta jau vairāk nekā 50,000 paraksti, lai cilvēkiem būtu tiesības izņemt savu otrā līmeņa pensijas uzkrājumu. Patreiz daudzos mazsaziņas līdzekļos notiek ažiotāža, kā tā ir parakstījušies tik daudz cilvēki, vai mūsu cilvēkiem vispār drīkst dot to naudu. Viņi noteikti šo naudu izšķērdēs. Tas, ka Latvijā nauda tiek šķērdēta Rail Balticam, Air Balticam un visiem daudziem bezjēdzīgiem pētījumiem, kuros aiziet daudzi miljoni, par to neviens nesatraucās. Uzskatu, ka Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības pašiem pieņemt lēmumu, vai viņi šo naudu izņem, vai viņi šo naudu neizņem. Tā ir brīva izvēle katram Latvijas pilsonim. Tieši tāpēc es aicinu visus tos, kuri vēl nav parakstījušies, ejiet un parakstieties par to, lai jums būtu šādas tiesības. Jūs varat to izdarīt caur internetu, varat izdarīt to katrs savā pašvaldībā, bet dariet to. Un tie, kas jau ir parakstījušies, vairāk nekā 50,000 cilvēki, paņemiet un uzrunājiet vēl vismaz 2 cilvēkus. Mums kopā jāsavāc 150,000 parakstu. Tātad, ja 50,000 cilvēku un katrs no jums atvedīs vēl vismaz 2 cilvēkus, kas parakstīsies, tad šī nauda jums pieejama būs jau drīz, jo ir jānotiek referendumam. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tautas vairākums pieņems lēmumu, ka tā ir tautas nauda, ka tā nav vienotības nauda, tā nav valdības nauda, tā nav nauda, kuru kāds var iegrūst ar Rail Baltica, Air Baltica. Tātad ejiet un parakstieties, cīnieties par savām tiesībām. Kā jau es teicu, vairāk nekā 50,000 cilvēki 2 nedēļās jau ir parakstījušies. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šoreiz mēs uzvarēsim.